Tad es pārņemšu stafeti. Esmu Dainis Jakvals no Vides risinājuma institūta. Un es jums pastāstīšu par tālruņspētes risinājumiem, ko plānots izmantot seka aprēķinu uzlabošanai. Sāksim ar to, kas vispār tāda ir tālruņspēta. Tad redzēt piemēru no optiskajiem un radara datiem. Jā, tas tev pārvērtušās par bildēm ir. Tad tur vajadzētu būt video, kas parāda apmēram to, ka no satelīta datiem mēs varam iegūt regulāru informāciju par to, kas notiek uz Zemes. Ja mēs runājam par satelīta datiem, tad par tālruņspētes datiem, tad šobrīd tas galvenais fokus ir skatīties uz satelīta datiem, tieši uz šiem te, kas ir optiskiem un radara datiem. Optiskie dati, laikam, jums ir pazīstamāki. Jūs atverat Googles karti, kura pamatkartē tiek izmantoti satelīta dati. Ar aci mēs vizuāli varam ļoti loģiski saprast, ko mēs redzam. Arī ir iespējams iegūt informāciju dažādos laikos, redzēt izmaiņas. Un tad ir arī dažādi citi satelīta dati, piemēram, radara dati, kas var dot papildus informāciju. Šajā gadījumā radara datu galvenā priekšrocība salīdzina ar optiskajiem datiem. Optiskie dati ir ierobežoti. Mēs redzam uz Zemi tikai tad, ja ir skaidrs debesis. Ja ir mākoņi, mēs cauri neredzam. Radara datiem mēs redzam cauri. Mēs varam iegūt daudz regulārākus datus, bet ir savi ierobežojumi tam, ko mēs varam izšķirt. Un, kombinējot šos datus, tad katra datu veida priekšrocība spēlē savu lomu, jau kompensē to, kas ir trūkums. Ja runājam par šiem Sentinel datiem, tad kas ir tie plusi mīnusi tiem? Pirmkārt, kāpēc fokus uz šiem datiem, jo tie ir labākie brīvpieejas satelīta dati. Ja mēs skatāmies, kas ir labākie dati, ko mēs varam tā teikt paņemt par brīvu, lai nemaksātu, tad tie ir šie. Un tos administrē Eiropas kosmosa aģentūra. Pēc būtības šī satelīta flote ir izveidota ar Eiropas komisijas finansēm. Praktiski attiecīgi visas Eiropas valstis ir ieguldījušas un būtu loģiski arī izmantot tos attiecīgi liederīgi. Vēl galvenā priekšrocība ir tā, ka tā ir regulāra datu ievākšana, tad vismaz reizi 5 dienās. Tas nozīmē, ka mēs praktiski vismaz reizi nedēļā, teorētiski mums ir viens novērojums, ja mēs salīdzinām ar praktiski visiem citiem iespējamiem datiem, tad nav sava veida analoga, ja mēs skatāmies no attālināti izpētes datiem no orbītas. Un pat no Zemes ievāktiem datiem ir grūti atkārtot šādu datu ievākšanas biežumu. Un arī viens no tādiem svarīgiem aspektiem ir tas, ka ir pieejams datu arhīvs, kas arī ir samērā reta parādība. Praktiski bieži vien, ja tu sāc kaut ko, tavs pētījums sākas ar to, ka tu sāc, un tad mēs sāksim ievākt datu. Šajā gadījumā mēs varam strādāt ar datu arhīvu, kas ir pieejams kopš 2016. gada, radara datu gadījumā pat no 2014. gada. Praktiski šobrīd jau gandrīz 10 gadi standartizētu datu arhīvus. Mēs varam ieskatīties retrospektīvi, kas ir noticis un tā tālāk, un ejot uz laikam uz priekšu vēl labāk. Tur pieliekot vēl citus satelīta datus, vēl ir iespējams iegūt vēl garākas laikrindas pagātnē, tas ir cits stāsts. Un arī globāls pārklājums praktiski. Mums nav attiecīgi jāizvēlās vai jāaprobežojas ar konkrētu vietu. Šie te dati tiek ievākti globāli, un praktiski, ja mēs kaut ko attīstam vienā vietā, mēs zinām, ka tie dati ir pieejami arī citām vietām, pat ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Protams, katrai pozitīvajam pusē, monētas pusē ir otra negatīvā puse, tad runājot par šiem te mīnusiem, ir ierobežota izšķirtspēja, tie ir 10x20 metri. Pēc būtības mēs redzam, ka šīs telpas platums varētu būt kaut kas tuvu 10 metriem. Mums praktiski šajā telpā būtu 2 šādi satelīta datu pikseļi. Tas acīm redzami parāda, ka no šiem satelīta datiem mēs nevaram iegūt detalizāciju, lai redzētu kaut kādus, smalkus objektus iekšā. Pēc būtības šie dati ir paredzēti tādu zemes seguma kartēšanai, tādā samērā lielā mērķa. Ja? Līdz ar to runājam par tiem pašiem Sentinel datiem, tad ir jāizvēlēs katriem satelīta datiem
ir jāizvērtē priekšrocības trūkumi un jāizmanto tur, kur attiecīgi tie ir paredzēti. Un jā, nu kā mīnus, ko es jau iepriekš minēju, ka ir laikapstākļi ietekmē. Īpaši, ja mēs runājam par optiskajiem datiem, ja ir mākoņdienas laiks, tad attiecīgi datu mums nav, bet tur var sākt skatīties arī radara datu virzienā, un šobrīd arī attīstās daudz dažādas tehnoloģijas, kā apvieno optiskos datus ar radara datiem, lai aizpildītu šos te caurumus un iegūtu praktiski tādu nepārtrauktu novērošanas plūsmu. Un te var redzēt arī augšā salīdzinājumu, konkrētus paņēmu. Tas ir kaut kur cenas tīrelī. Šeit ir pieejama redzams, kas jums būtu redzams Google Maps pamatkartē. Tur pēdējā jaunākā aina ir no 2023. gada aprīļa. Praktiski Google Maps pamatkartē, šie dati, ja tās nav pilsētas, atjaunojas ar aptuveni reizi laikam 3 gados. Un ņemot vērā arī ģeopolitisko situāciju, tad tur, kur ir austrumu robeža, tur mēdz tagad parādīties pat vēl vecākas pamatkartes tā tālāk. Un, ja mēs skatāmies uz Sentinel datiem, tad tur mēs varam iegūt vienmēr pašu aktuālāko no attiecīgi, protams, ko mums laikapstākļi ļauši. Piemēram, ja tagad skatītos, tad, ja es nemaldos pēdējā aina, kas tur ir pieejama šobrīd un var skatīties, kas notiek, tas ir no 31. decembra. Šeit es ieliku vienkārši tādu, kur kaut kas labāk būs redzams no oktobra. Un tad kā mēs šo satelītu datus varam pielietot, pēc būtības satelītu datiem uz tādi 2 galvenie pielietojuma bloki. Viens ir noteikt statusu, tas attiecīgi novērtēt, nokartēt kaut ko mēs redzam, kādās kategorijās, un otrs ir monitorings laikā. Ja mēs runājam par šo te nokartēšanu, statusu novērtēšanu, šeit ir piemērs tam, zemes seguma kartēšanai, un attiecīgi tur ir piemērs kā reiz no puru teritorijām, kur mēs izgājam tādai kartēšanai no šī te biotopu prizmas. Pēc tam pastāstīšu, kāpēc mēs to darījām, bet tur arī iespējams, un mēs arī skatīsimies, kādā veidā mēs runājam par statusu noteikšanu. Izmantojot satelītu datus, mēs varam arī mēģināt noteikt mitruma režīmu. Tur, protams, ir savi ierobežojumi, jo nevajag skatīties satelītu datiem, ka tas var aizvietot novērojumus uz vietas. Tur ir savi ierobežojumi, jo mēs redzam tikai virsmas līmenī. Un otrs, arī jautājums, ko mēs apskatīsim, kā mēs varam novērtēt biomasas attiecīgi pieaugumu satelītu datiem. Un, ja mēs runājam par izmaiņām laikā, tad attiecīgi satelītu dati ir tāds labs, objektīvs veids, kā pateikt, kas ir kaut kur noticies. Un tad šeit ir piemērs no mūsu viena cita projekta, kad mēs veidojām kopā ar valsts vides dienestu, kad mēs pētījām iespējas monitorēt derīgo izrakteņu ieguvas vietas. Un viens no derīgo izrakteņu ieguvas veidiem ir arī kūdras ieguva, un šeit ir arī attiecīgi var redzēt vienu piemēru no šīm teritorijām. Praktiski varbūt tā izšķirtspēja neļauj parādīt, tad krāsas parāda gadu, kurā notikusi, kurā attiecīgā teritorija tika apgūta. Tas būtības mēs izmantojam šo satelītu datu arhīvu, varam iegūt ieskatu par to, kur kādā vietā notikušas aktivitātes. Un, ja tur interesē konkrēta vieta, tad tur var iet jau tālāk līdz konkrētiem datumiem, kad ir konstatētas izmaiņas. Tas arī bija tas piemērs. Un, ja skatās, piemēram, no šī piemēra, pielietojuma šajā te segemisiju kontekstā, tad arī tad, kad ir runa par atjaunošanas aktivitātēm, tad viens parasti no jautājumiem, ko vajag atbildēt, kas tur bijis iepriekš, kad notikušas izmaiņas, un, kas ir noticis. Un satelīta dati var dot tādu neatkarīgu novērtējumu, pierādījumus, kas ir noticis, lai parādītu, kas pirms tam bija un kā tas ir attīstījies laikā. Tad vēl liekot klāt modeļus, ir iespējams modelēt arī, ko mēs arī plānojam darīt, kādas ir izmaiņas, piemēram, saistībā ar biomasas veidošanos un tā tālāk. Ja runājam par šo te pašu klasifikāciju, tad šeit ir piemērs tādai gesta tipu klasifikācija, kas slēpjas aiz šī vārda gesta, tas ir emisiju kā tipi, kas ir
metode, kā netieši novērtēt šīs emisijas. Praktiski katram zemes seguma lietojuma veidam tiek piesiets savs emisiju faktors, un ja tu zini, cik daudz un kādā platībā ir attiecīgais šis zemes segums, tad tu vari aprēķināt šīs emisijas netieši. Mēs šo metodi mēģinājām aprūpēt citā, šeit redzams, tajā LifePeak Carbon projektā, testēt, kā tā strādā Latvijā. Un tur ir savi izaicinājumi. Viens ir tas, ka tie faktori, kas tiek izmantoti, tie nav mērīti Latvijā. Tie nāk no, teiksim, citām valstīm. Un, tur tas, ko mēs esam novērojuši, ka tur būtu jāizmanto savi mērījumi, būtu jāsalīdzina, kas un kā, jo tad tu redzi to reālāko situāciju. Un otrs ir arī tas, ka šobrīd tā metodika, kā jūs redzat, tā kartēšana ir ļoti detāla, tur ir ļoti daudz plaša. Un ja mēs gribētu šo kartēšanu pārcelt uz šiem bezmaksas brīvpieejas satelīta datiem, kur ir ierobežota izšķirtspēja, tad tur ir jāiet uz kompromisiem, kā samazināt šo klašu skaitu. Jo pat to visu gestu klašu skaitu no attālās izpētes datiem īsti nevar izšķirt, un tad tur ir jāatrod tāds racionālāks veids, jo gestu šīs metodikas pamat būtība ir tāda, kā izveidot vienkāršāku metodi, lai varētu novērtēt šīs emisijas, un, piemēram, arī mēs veikuši esam atjaunošanas darbus, lai laikā, piemēram, monitorēt, mēs varētu jau laikā novērtēt šo izmaiņas, iegūmu un tā tālāk. Un skaidrs, ka šādai metodei ir jābūt viegli lietojamam un arī lētai. Un tad, ja skatāmies uz datu avotu, tad šie brīvpieejas satelīta dati būtu tas pamata avots, uz ko balstīties, un tad šī projekta ietvaros viens no tiem mērķiem ir testēt, kādas ir šo brīvpieejas satelīta datu iespējas, šo gestu kartēšanā. Iespējams, mēs pārskatīsim tos kartēšanas schēmu, piedāvāsim savu un balstoties ar saviem šiem faktoriem. Jā, par to es arī jau to pirmo plānotām aktivitātēm jau tikko jums devu ieskatu, kas ir plānots. Tad vēl divas citas aktivitātes, kas ir saistītas ar tālizpētes datiem, viena ir balstīta saistībā ar šo biomasu un iesaistītā oglekļa attālinātu novērtēšanu. Un tur fokus ir uz palidu kultūru un iedrēm. Tā arī vajadzēja būt video. Ir ok, piemēram, redzēt, šeit ir viena no pilota teritorijām, kur auga niedres, un tad ir plāns skatīties, veidot modeli, kā mēs varam modelēt, novērtēt šīs biomasas pieaugumu no attālās izpētes datiem, kas ir vienkāršāks veids, kā mēs tālāk varētu aprēķināt šo piesaistīto oglekli. Un arī trešais aspekts, kur arī attālās izpētes loma ir, tad, kad mums ir šīs atjaunošanas prakses, un īpaši, ja mēs vēlamies atjaunošanās praksēs pretendēt uz kaut kādiem, piemēram, šiem, kas ir oglekļa vai bioloģiskās daudzveidības kredītiem un tā tālāk, tad tur sākas jautājumi attiecīgi par pierādījumu vākšanu tā tālāk, un tur attālā izpēta arī var spēlēt savu lomu, kā vienkāršāk nodrošināt attiecīgi ieskatu šajās teritorijās, gan par to, kas tur ir bijis iepriekš, gan kas un kā ir mainījies laikā. Tad, ja arī šajā aspektā mēs skatīsimies, kā mēs šīs attālās izpētes satelītdatu iespējas varam izmantot šajā kontekstā. Jā, tas tāds īsumā ieskats par attālo izpēti. Ja ir interesi kaut kādi, tad te mani kontakti. Var droši sazināties, var uzdot jautājumus pēc tam, vai pēc tam var arī e-pastā rakstīt.